Brazīlijā par vietēju mēroga slavenību kļuvis kāds 11 gadus vecs zēns, kuram spēlējoties tēvoča pagalmā, uzbruka saniknojies pitbulterjers. Gabriels Almeida, cīkstoties un aizstāvoties no suņu uzbrukuma, ar zobiem iekodās tam kaklā. Kad viņš man iekoda, es kodu tam pretī, ar roku aptvēru viņa kaklu un sāku viņu sist, pēc incidenta Gabriels stāstīja reportieriem. Pēc notikušā Almeida ir piedalījies vairākos televīzijas šovos un raidījumos, lai stāstītu par notikušo. Zēnu no cīņas ar suni izglāba kaimiņu strādnieki, kas atrāva suni no bērna un nogādāja to slimnīcā, kur puikam tika uzliktas 4 šuvis. Aleksandrs Gimaraišs, kas palīdzēja izglābt Almeidu, stāstīja, kā viņiem izdevās izvest zēnu no pagalma. Mūsu prioritāte bija izglābt zēnu un izvest viņu no notikuma vietas. Mēs palīdzējām viņam tikt laukā no pagalma, bet pārējais jau palika mēdīķu un glābēju ziņā. Suņu uzbrukums bērnam tik ļoti satraucis ģimeni, un tā paziņojusi, ka nevēlas vairs savās mājās turēt nekādus mājdzīvniekus. Suni atpakaļ mēs neņemsim. Mēs vairs negribam to suni. Patiesībā mēs vispār negribam vairs savā tūmā redzēt nevienu suni. Suns, kurš piederēja cietušā zēna tēvocim, tiks iemidzināts, ja ģimene atteiksies to ņemt atpakaļ.